Latvijas Arheokluba dārzā redzamais slietenis ir pirmais lielākais vides objekts, kas šeit tika izveidots biedrībai uzsākot savu darbību Lucavas salā 2015. gadā. Šobrīd šeit redzamais slietenis ir uzskatāms par interpretāciju par akmens laikmetu mājokļiem, kas ir pielāgots izglītojošu nodarbību vadīšanai. Blakus šim slietenim jau kopš 2015. gada tiek mācītas senās prasmes, kas ir attiecināmas pamatā uz akmens laikmetu. Krāma kaula un raga apstrāde seno zvejas rīku gatavošanu. Pirmais slieteņu variants šeit tika izveidots 2015. un 16. gadā. Tas bija veidots no vienkārši brīvi sakrautiem zariem. Tas nostāvēja šeit vairākus gadus līdz 2021. gadam, kad to, diemžēl, nodedzināja vandāļi. Slietenis tika atjaunots 2022. gadā. To ceļot par pamatu tika ņemts jau speciāli veidots koka karkas, pie kura tika stiprināti niedru kūlīši. Konstrukcija nostāvēja līdz 2024. gada sākumam, kad tas tika pārbūvēts vēlreiz. 2024. gada pavasarī vecā konstrukcija tika pilnībā izjaukta un uzbūvēta no jauna. Par pamatu šoreiz tika ņemti daudz garāki nesošie karkas koki, ar kuriem tad tika veidots pārējais segums, izmantojot niedru kūlīšus, kas sasieti savā starpā. Interesanti atzīmēt, ka tikai pēc tam tika saprasts, ka iegūtais rezultāts pilnīgi intuitīvi ir sanācis pēc izmēriem gandrīz pilnīgi vienāds Ventspils pusē 2000. gadu sākumā pētītajai mezolīta mītnei Južovas celmos, kur savulaik bija rekonstruējis arheologs Normunds Grāsis. Latvijas Arheoklubā ikviena izveidotā konstrukcija, objekts vai būve vienlaikus ir arī savu veidu arheoloģisks un mācīšanās eksperiments. To darot, dalībnieki labāk saprot, kā tad attiecīgā laikmeta cilvēki domāja, kādus rīkus, materiālus un metodus tie varēja izmantot. Laika gaitā šeit darbojoties praktiski, veidojot dažādas seno konstrukciju atdarinājumus, tos testējot, kļūst skaidrāks, kādas pēdas šie visi procesi atstāja zemē un kā tad tas var noderēt arī šodienas reālajiem pētniekiem, arheologiem, interpretēt to, ko tad viņi ir atseguši savos izrakumos.